Nu labi, šeit nenotiks kaujas Baltajā naktī, taču nebūs kaujas, ja nav kimono. Nekādā gadījumā. Kas šis ir un kas te notiks Baltajā naktī? Šie ir tērpi. Šie ir mākslinieki tērpi. Šādi būs tērpi dziedātāji, kas stāvēs tieši šeit, starta vietā. Ķīpseles peldbaseinā. Ķīpseles peldbaseinā, vesels 3 reizes pēc kārtas. Bet tā nav pirmā reize, ka koris ir šeit baseinā. Bija aprīlī kolosāli, tāpēc mēs arī atgriežamies, bet absolūti cita programma, pilnīgi cita ideja. Un, protams, pieskaņot Baltajai naktī, lai būtu kaut kas unikāls, nevis tikai dēļ vietas, bet arī dēļ mākslas, un mums ir kolosāls portugāļu mākslinieks. Temperatūru jūs izbaudīsiet pa visiem 100, šeit ir vidēji plus 26. Es esmu pilnīgi nosvīdus jau stāvot. Nopietni, kolosāli. Tu vienkārši pirms tam skrēji pirms tam. Jā. Tātad čībiņas nevajag? Nevajag. Vai ir kaut kāda, visi var nākt? Kas var nākt, kas ir jāatnāk šeit uz Ķīpseles peldbaseinu, jāpaņem bezmaksas ieejas karte, lai mēs varam kontrolēt to skaitu, jo šeit ir 500 sēdvietas, vairāk mēs nevaram ielaist. Mēs izmantosim skatuviski pilnīgi visu baseinu. Tā kā nav viena vieta, kur ir labākā vieta, visas vietas ir labākās. Un mēs neatklāsim, vai jūs peldēsiet? Nē, nekādā gadījumā. Nē, kādā gadījumā neatklāsim. What is your role in this event? So, literally, I'm gonna be painting over there, but I was invited also to do the scenography of the space from Petris, and Inds invited me to look into the space and see what we can do into it. And what did you see? What will you do? So the proposal is literally going to be being inside the belly of a whale. He needs a safe place to be, he needs a safe place to overcome his most inner doubts, his insecurities. So the idea is to create a safe space combining the music and the resonance of music with painting and with the light. So everybody can feel that they are in a little travel from an animal that is in danger of disappearing, but also And it's so interesting, you never thought that this kind of place would be something for a ritual and for a safe space, right? No, that's it. But that's the challenge, and that's the interesting part of it, that opens new possibilities towards the performance and installation that everybody that will come out will figure out when they arrive. So we are creating a multimedia, multidisciplinary approach in between the amazing repertoire and work of Baucis, and then the scenography combined with the painting, and hopefully I think it's gonna be great. Tātad tas, kas jums ir jādara, jums no 31. augusta ir jānāk uz Ķīpseles peldbaseinu, jāpaņem bezmaksas ielūgums, lai jums būtu vietas šajā sēdvietās, un jūs varat baudīt visu to, par ko mēs tikko jums pastāstījām. Skaidrs? Skaidrs? Skaidrs?